Tā, laba diena visiem tauta Latvijā. Nu redziet, kā ir, bagāti arī raud. Reku uz stikla rakstīts mans vārds Andris. Vakar rūpnicā biju pasūtījis stiklu, atvedu labi. Rūpnica kļūdījās ar izmēriem. Jā, tas ir cits stāsts. Rūpnica ir uztaisījusi garāku pa 10 centimetriem nekā vajag. Un es vakarā nolēmu, es domāju, jā, rekur ir mīksts vojlociņš, ne, bet kā viņš tur filcītis, jā, redziet, tāds smuks materiāls, un apakšā ir kaut kāds koka karkas. Tieši te arī mētājās, es domāju, es nolikšu līdz rītam te blakus maliņā, lai paguļ stikliņš, jā. Rūpnicai, es starp citu vēl nesamaksāju, 65 eiro viņš maksā. Es esmu rūpnicai parādās 65 eiro, un atnāku šodien un ieraugu, redziet, kas ir stikls pa galam. Un tā kā man jau bija pieredze, tad es sapratu, kas notika. Manā stila mājā Garozā šādi arī notika pirms gada. Nu, varbūt jau pirms 2, jāsaka. Ziniet, kas bija? Es biju piemetis iekšpusē pufu, sēžamo pufu, telpā iekšā iemetis. Nu, un metot, atsitās tas pufs pret to stikla paketi, un es aizgāju, un pēc kādas stundas es atnāku, un stikls lielais vitrīna 2,50 m augsta, 2,10 m plata pa galam, saplīsusi viss. Un es domāju, vai tad tiešām es ar pufu būtu metis, pufs ir mīksts, iekšā putuplasta bumbiņas. Nu, īsāk sakot, tauta Latvijā es atsaucu meistarus, un meistari pateica, ka stikla pakete dabūja karstuma, dūrienu, karstuma triecienu. Tad nedrīkst tā darīt, nedrīkst nekas būt pie stikla paketes klāt tumšs, ja? Cieši klāt, varbūt ar kaut kādu atstarpi, nezinu, ja? Un toreiz man tas izmaksāja 80 eiro, atbrauca puiši un tur montēja, demontēja, un īsāk sakot, es toreiz samaksāju 80 eiro, lai salabotu to problēmu. Labi, ka tas stikls bija 2 kameru, tad varēja vienu stiklu noņemt, un šobrīd viņš ir kā vienkamernieks, bet viņš ir saglābts, jo viņš maksāja bargu naudu. Un 80 eiro un stundas laikā novērsa visu. Un redziet, ar tādu bagāžu, ar tādu pieredzi, jā, viss. Un vakar, galīgi nepadomāju. Tauta Latvijā, redziet, ka saule, ja no rīta. Nu, es uz objektiņu šeit atnācu bišķi pēc 9, jāsaka tā. Protams, saule iespējams jau tur no 5-6 rītā cepināja. Un viss, un es vakar labu gribēdams palikt apakšā vojlociņu mīkstu, ja, lai tur voja stikla paketīte nesaplīstu. Ja kaut nesaplīstu, tad tā pakete ir uzlikta tieši uz melna šitā un viss. Un redziet, tie stikla te bija mazāk. Skatos, kamēr es stāvu runāju, ja, plaisā vēl tālāk, vēl vairāk ir aizgājis viss, ja. Tātad, lūk, mācaties no manām kļūdām. Nekad mūžā stikla paketei vai vienkameru vai 2 kameru neko nelieciet tumšu otrā pusē, vai kā es šeit noliku uz tumša materiāla saulē, īsāk sakot, visas stikla paketes mēģiniet, nezinu, likt kaut kā vertikāli pirmkārt iespējams, un galvenais ne pie kādiem tumšiem priekšmetiem, var sakot, tad lūk, stikla pakete dabūja karstuma, jeb kaut kādu tur dūrienu, jeb karstuma triecienu, kā man meistariņi teica. Un esmu parādā 65 eiro pa šito, lūk. Un dzīvē par visu, par skolu jāmaksā. Man šis izmaksās 65 eiro.